Cilvēki saka, man mugure ir iemetusies krika. Kas tas ir par procesu? Kas tur patiesībā notiek? Jums ir jāzina, ka šeit nav kaut kādu skriemeļu nestabilitāte. To, ko jūs saucat par kriku mugurā, faktiski ir izmežģītas rības. Rības pie mūsu mugurkaula stiprinās kā locītavas. Tātad ir kustīgi savienojumi. Un tāpēc, kā dažreiz guļot uz viena sāna, kaut kādā ilgstoši neērta pozā, no rīta mēs pamostamies un jūtam, galvu mēs nevaram pagriezt. Starp lāpstiņa mums kaut kas sāp, jo tas ir trapec muskulis, kas ir savilkts, un pats svarīgākais, kā pie dažiem mugurkaula skriemeļiem, rības ir izgājušas uz āru. No savām locītavām, no savām vietām, un tāpēc mēs jūtam sāpes. Un kamēr ribas neies atpakaļ, mēs jutīsim šo diskomfortu. Cilvēki pieļauj milzīgu kļūdu, ka šajā situācijā viņi sāk kaut ko masēt, kaut ko berzēt un kaut ko sildīt. Līdz ar to viņi šis sāpes pastiprinās, un dziedināšanas process, ko veiks jūsu ķermenis, ievilksies. Jums ir jāsaprot, kā ar karstumu vai kaut kādu masāžu mēs tikai palielināsim tūsku ap šo vietu, un tāpēc sāpēs arvien vairāk. Ko darīt? Tātad, ja mugurā ir iemetusies krika, pirmais, kas ir jādara, nekas nav jādara. Vienkārši pamēģiniet būt mierā, un, ja ir nepieciešams, var mazināt sāpes ar pretsāpju preparātiem, bet svarīgākais tikt galā ar jūsu psihosomātiskajiem cēloņiem. Jautājums ir tāds, bet kāpēc ar jums tas notika? Guļu stāvokli, visbiežāk tas notiek naktī. Tur taču nav nekāda slodze mugurkaulam. Vismazāka slodze mugurkaulam ir tad, kad mēs guļam. Kā tas varēja notikt? Un tāpēc mūsu kursā par psihosomātiku mēs parunāsim par to, kāpēc vispār cilvēkiem ir muskuļu sasprinzinājumi, dažādi mugurkaula defekti, izliekumi, patoloģiskie izliekumi. Kā tas viss ir saistīts ar dažādām stresa situācijām, ko mēs ar jums pārdzīvojam, ar dažādiem konfliktiem, kas var vilkties pat no mūsu bērnības. Un mēģināsim ar to visu tikt galā. Mums būs dažādas tehnikas, gan no psihoterapijas, gan arī praktiskas nodarbības, kad jūs paši sev varēsiet palīdzēt. Gan manuāli, tas ir ar saviem pirkstiem, ar savām rokām, gan arī ar vibroakustisko terapiju, ar īpašām dziednieciskajām fonēmām, ar balss skaņām. Un būs arī dažādas citas tehnikas, kas var aizvietot vingrošanu šajā situācijā, jo vingrot, kad jums ir mugurā iemetusies krika, jūs nedrīkstāt. Un tā tiekamies ar jums mūsu klātienes un neklātienes kursos. Sekojiet informācijai mājaslapā.